Laipni lūgti Švenk Latvija raidierakstā Domu deglis. Šeit mēs runājam ar dažādu jomu ekspertiem par aktualitātēm un aizraujošām idejām, kas iedvesmo, palīdz augt un attīstīties. Ieklausies, domā un iededz savas idejas kopā ar mums. Vasara dabīgi mūsu platuma grādos saistās vairāk ar atvaļinājumu laiku un līdz ar to ar atpūtu, ko veltām sev, ģimenei, vaļaspriekiem un neizbēgami iestarpinam tajā arī neizdarītos mājas darbus. Taču atvaļinājumam nevajadzētu būt vienīgajam brīdim, kad mēs atpūšamies. Prast atpūsties mums vajadzētu arī ikdienā. Šodien pie mums viesos ir coachs, terapeite, biznesa trenere Daina Einberga, ar kuru ielūkosimies jēdzienā atpūta, kāpēc to svarīgi darīt un kādas ir biežāk izplatītākās barjeras, kam dēļ cilvēki neprot vai pat neļauj sev pilnvērtīgi atpūsties. Sveika, Daina! Sveika! Pirms es uzdošu tev pirmo jautājumu, es vēršos arī pie Doma degļa klausītājiem atbildēt sev godīgi uz 2 jautājumiem. Proti, vai tu zini, kas ir atpūta, un vai tu proti kvalitatīvi atpūsties? Un pat jau uz abiem jautājumiem atbildējāt ar jā. Es domāju, ka mūsu turpmākā saruna būs gana interesantu atziņu pilna. Tā kā turpinām klausīties, un tāpēc Daina arī pirmais uzreiz jautājums, kas tad ir īsti definējama kā atpūta un ko tā mums dod? Jā, atvaļinājuma laiks vasarā, protams, ir neizbēgami, un tad visi domā, tagad es atpūtīšos, kam 2 nedēļas, kam mēnesis, kam 2 mēneši, un liekas, visam gadam tūlīt būs enerģijas gana, bet patiesībā tā nav. Atpūtai ir pilnīgi noteikti jābūt ikdienām, tā ir jābūt ieplānotai, un ja mēs ceram tikai uz šo ikvasaras atvaļinājumu, tad noteikti ir dzirdēts bieži vien, kā cilvēki saka, jā, tās 2 nedēļas tā paskrēja, vienkārši nemanot. Pirmo es vispār mēģināju pāriet atvaļinājumu stadijā, tā kā vispār atslēgties no visiem darbiem, lai saprast, ka es tiešām esmu atpūtā, tad otrajā es it kā sāku atpūsties un atvaļinājums ir beidzies. Klasika. Klasika, vai ne? Jā. Un runājot vispār par atpūtu, arī vēl otrā lieta, ko bieži dzirdam, ka cilvēks tā kā tur, piemēram, nedēļas nogali ir atpūties, un tiešām pat varētu būt kāds foršs brauciens vai kaut kas, bet tad saka, tad vismaz 1 dienu vajadzētu atjaunoties pēc tādas atpūtas. Jā, un tad, protams, uzreiz ir jautājums, tad kas tad ir atpūta? Jā, un strādājot ar dažādiem izdegšanas jautājumiem, tas, kā es iekšēji sev definēju, ka atpūtai noteikti ir jābūt tādai, kas atjauno enerģiju. Jā, katram tas var būt pilnīgi kaut kas cits, vienam tas varbūt ir kaut kas aktīvāks, jā, kam sports, kam ceļojumi, adrenalīna iegūšana, jā, bet kādam citam tieši pasīvā atpūta, neko nedarīt, lasīt, meditēt, pastaigas dabā, bet pats galvenais kritērijs, ko sev uzdot arī kā jautājumu, vai šāda veida atpūta mani tiešām atjauno. Ja? Jo tas, ko es bieži redzu, ka cilvēki arī ieplāno sev kaut kādas ballītes, ja? vai lielus pasākumus, bet pēc tam tu nākamajā dienā piecelties nevari. Un tad ir jautājums, vai tu esi atpūties? Protams, ka nē. Ja? Vai, piemēram, arī ar grāmatu lasīšanu, man kā blogerei bieži sanāk par to runāt, jo es saku, ka nevajag lasīt grāmatas, ja tās tevi neatjauno, un nevajag lasīt grāmatas pirms miega, tāpēc, ka pirms miega lasot grāmatu, sanāk, ka tu it kā aizmiedz, bet zemapziņā prāts turpina visu nakti apstrādāt to, ko viņš tikko ir ieguvis. Līdz ar to vai notiek atjaunošanās? Nenotiek atjaunošanās. Jā, tāds galvenais kritērijs, vai mani resursi, vai mana enerģija tiek atjaunota šīs atpūtas laikā. Un kas varbūt tad būtu tās pazīmes, varbūt kādam, kas nezinu, kas ir tas atjaunošanās, ko tas nozīmē, kādas ir tās pazīmes, varbūt, ko sevi atpazīt? Es domāju, ka pats svarīgākais ir, ka ir tā iekšējā tāda dzirksts, enerģija, vēlme
dzīvot, prieka sajūta, nu, ka tā kā, jā, es jūtos, ka ir pietiekami resursā, ka iet uz priekšu, jā, jo tas, ko bieži vien mēs dzirdam arī vecāku sakarā, jā, tā kā tētis, mamma, kāpēc kaut kad vecāki uzsprāgst, jā, tāpēc, ka vienkārši nav resursā, jā, tu esi tik ļoti pārguris, noguris, tur visas dienas tikai rukā darbi, jā, un tad viss, baterija vienkārši izbeidzās, jā. Un tad šis te kriterijs, jā, ka tā kā jebko, ko tu esi izvēlējies darīt, tu jūti, ka pēc tam tiešām, tāds dzīves prieks, es varu atkal iet uz priekšu, man gribas kaut ko izzināt, man gribas atkal kaut ko fokusēties, jā, gribas kaut kādas vērtīgas lietas iedzīvināt dzīvē, tad tiek tie pamatkriteriji. Jūs minējāt, jā, arī to faktu par plānošanu, ka tā ir jāieplāno. Cik rūpīgi to vajadzētu tad darīt, vai obligāti katru dienu, un tad kāds ir tas intervāls, kas būtu jāvelta? Jā, man kā tādam mērķa cilvēkam, un es jau 10 gadus ar cilvēkiem strādāju tieši ar mērķiem, potenciālu atvēršanu, bet ir tāds ļoti tāds pretējs viedoklis, kuru es ļoti, ļoti iedzīvinu arī. Pirms mēs arī pat gadu plānojam uz priekšu, mēs pirmkārt plānojam laimi, jā, tā kā man ir laimes kalendārs, ko es arī iedzīvinu, un te ir tas atpūtas jautājums, jā, tā kā, ko es katru nedēļu sev ieplānoju tādu, kur es zinu, ka tas tiešām varētu atjaunot manu resursu, jā, un tas ir tieši tāpat kā jebkura biznesa tikšanās, jā, ja man 11:00 ir tikšanās ar X cilvēku, tieši tāpat, piemēram, 6:00 vakarā man ir, nezinu, kam joga, kam sporta zāle, kam pastaiga dabā, kam peldēšana, jā, šī te tikšanās ar sevi tikpat būtiska, svarīga, kā tikšanās ar jebkuru citu darba jautājumu, jā, un ja mēs to neplānojam, tad visbiežāk, protams, ka tie ikdienas darbu virpuļi parauja, jā, un tad 9:30 vakarā, un tu saproti, kāda vispār tagad atpūta, vienkārši grib nolūst miegas un čau, jā, tad, nē, tomēr ieplānot un sev teikt, ka jā, protams, citas lietas arī ir svarīgas, bet ja es savu resursu neatjaunošu, par to neviens cits neparūpēsies. Jā, un te vēl viena tāda būtiska uzreiz piebilde par to pasīvo atpūtu. Jā, dažiem šķiet, ka vakarā, kad, piemēram, viss no darba ir atnācis, mājas darbi visi izdarīti, kam ģimenes bērni, suņi un tā tālāk, jā, tagad es apsēdīšos un paskrolēšu telefonā, vienkārši atpūtīšos. Jā, bet tas atkal tas pats variants, ka jā, mums it kā šķiet, ka ķermenis tajā brīdī ir nolaidies uz dīvāna, jā, un atpūšas, jā, bet prāts tajā brīdī noskrolē vienkārši 1000 failu, jā, un sanāk, ka prāts turpina strādāt, bet atpūtā jau svarīgākais ir tā kā iemācīties atslēgt no tām 1000 domām, kas mums ir ikdienā, tā kā, lai mierīgāks kļūst tas prāts, lai viņš pārslēdzās tiešām uz tādu baudas sajūtu, uz prieka sajūtu, jā, tā kā piedomāt pie tā, kāda veida atpūtu es sev tai katrai dienai ieplānoju, un tas, ko man viss saka, Daina, bet tajā skrejienā, kur vispār sev atrast stundu, jā. Es saku, labi, sākam vismaz ar 5 minūtēm, jā, es saku, vienkārši uztaisi sev tādu, ka, nezinu, katru stundu tev nozvana telefonu modinātais, kurš tev saka, tev tagad ir 5 minūšu pauze, jā, paelpot, nezinu, sataisīt pietupienus, kuram ko gribas, aiziet, atvert logu, paelpot svaigu gaisu, jā, bet apzināti sataisīt tās 5 minūtes sev, jā, vai arī, nezinu, braucot mājās, jā, kā man arī saka, jā, bet tu ieskrien mājās, uzreiz tie mājas ikdienas virpuļi un viss, kā tagad pieslēgties sev? Saku, tad pieslēdzies pirms. Tu atbrauci mājās, jā, paliec tajā mašīnā pusstundu, tevi neviens nespiež uzreiz skriet otrā savā dzīves lomā. Pasēdi to pusstundu mašīnā, gribi palasīt, gribi pameditēt, vai aiziet 3 apļus apkārt mājas atais, un tikai tādēļ mājās iekšā. Jā, un te ir tāda atbildība sev, ka atrod tās 5-10 minūtes, vai tad pārstāj sev melot, ka tu gribi atpūsties. Tāda godīga attieksme pret sevi. Man liekas, ka tas ir tāds sarežģītākais pašam priekš sevis pateikt to, ka es tagad varu
atpūsties starp šīm kaut vai 2 dzīvēm, un ka tiešām iebraukšana pagalmā uzreiz nenozīmē atvērt nākamās durvis un mazliet attelpoties no tā un nolikt malā tās visas emocijas vai lietas, kas, tā teikt, var traucēt tai nākamajam solim. Es jau sadzirdēju vairākas tādas lietas, kas man bija prātā pajautāt tieši par to, kā mums neiekrist tajā slazdā. Ka tā atpūta jau mums vairs nav atpūta. Jā, tas pats bija piemērs par grāmatu vai par telefonu, bet varbūt ir vēl kas tāds, kam būtu jāpievērš uzmanība. Viena no lietām, ko es pilnīgi noteikti redzu, it īpaši strādājot ar tādā augstāka līmeņa vadītājiem, un uzņēmējiem, kam pievērst uzmanību, ka dažkārt mums šķiet, ka mēs aizejam no darba vēlāk tajā mājas dzīvēm, un tad es taču atpūšos, jo tā kā no iepriekšējām zemapziņas programmām, mums šķiet, ka te bija darbs, un tagad būs atpūta, Bet reāli tā mājas iedzīve, viņa ļoti daudz resursa prasa. Kuram mazāk, kuram bērni, kuram suņi, kuram ģimenes vēl kaut kas, kuriem dārzi, un īpaši tagad vasarā kam pļaut vai kam vēl kaut ko, un cilvēkam šķiet, ka viņš atpūšās, bet tas tā reāli nav. Jo ir cilvēki, kuri vienkārši, viņiem ir tas dārs, viņam ir viņš jāpļaut, bet viņš tur galīgi negūst no tā baudu, Un tad ir jautājums, ja tu katru vakaru tādā veidā domā atpūsties, kur tu nemaz negūsti baudu, tad atkal pārstāj savu melot. Tas nav tavs veids, kā tu atjaunos enerģiju. Bet ir, kam tieši patīk. Viņi sēž tajā traktoriņā, brauc apļaut to hektāru, un viņi mega laimīgi ir. Bet te ir, man liekas, tā svarīgākā saruna ar sevi, un es vienmēr saku, labāk uz papīra sarunu šo veikt, izrakstīt tos veidus, kas tiešām tevi piepilda, tieši tevi. Ne to, kas ir sabiedrībā, tā kā uzspiests, kā vajadzētu atpūsties, bet kas ir tas, kur tu tiešām rodi to adrenalīnu, to kaut kādu tādu tiešām vēlmi, tālāk atkal dzīvot, iet uz priekšu. Jo tas, ko es bieži vien redzu arī tā kā, ko es saku, gan žurnāli, gan internets, kaut kas tā kā liek, tagad visiem vajag skriet, vai visiem vajag 5 no rīta celties, lai būtu daudz enerģijas. Es saku, bet ir cilvēkam galīgi tas neder. Viņš nekad nebūs agrais putniņš, viņš nekad nebūs tas, kas skrējiena laikā, kaifos un atpūtīsies, Tā kā, atrast tos savus veidus. Un tas ir atkal jautājums par to atrast, apsēdies 10 minūtes, saraksti uz lapas, kur es priecājos, kas mani tur tiešām uzmundrina, kur es varu pateikt, ka pēc tam man tiešām ir labi. Tā ir tāda arī viena no tādas ikdienas problēmām, ka mums nav laika tai savai sarunai ar sevi, ka mēs to neizvirsam kā prioritāti. Mēs vienkārši daram, un tad jau kaut kad atvaļinājumā, tajā 2 nedēļu, vēlams, mēs par sevi padomāsim. Bet, es arī gribēju jautāt, vai šai atpūtai ir jābūt diametrāli pretējai tam, ko es ikdienā daru. Piemēram, ja es strādāju pie datora, tad noteikti man jābūt ir kaut kādai citai nodarbei, un ja es fiziski strādāju, tad man obligāti kaut kam citam, vai tur ir jābūt šim kaut kādam disbalansam vai nē? Es teiktu, ka tas nav obligāti, jo te primāri ir atkal tā mana pašsajūta, kā es tajā jūtos. Vienīgais no tāda fizioloģiskā viedokļa, protams, ja man visu dienu ir bijis sēdošs darbs, tad man vajag kustību, jo citādāk pat, ja es visādos veidos atpūtīšos, man vienkārši organisms arī pārstās atjaunoties. Līdz ar to, ja tāds tiešām sēdošs darbs, tad vajadzētu vakarā kaut kādas fiziskas aktivitātes tomēr būt. Bet tas nenozīmē, ka vienmēr vajag domāt par to pretējo variantu. Jo kāds, kuram, piemēram, ikdienā varbūt arī tas fiziskais darbs ir, tad viņš tajā jūtas tik ļoti piesātinājies, ka viņam vakarā gribās vēl turpināt to fizisko aktivitāti. Un atkal te ir tāds, ka nepieņemt kaut kādas klišejas, kā ir visiem, bet sajust, kas ir tas mans veids, kā man vislabāk. Jo, piemēram, kaut vai no mana piemēra, man katru dienu ir ļoti svarīgi jogu, vismaz 15 minūtes, bet pēc sajūtām man dažreiz ir ļoti mierīgā joga, kuras tādas tikai stiepšanās, man gribās maksimāli ķermeni izstiept un visu, bet ir dienas, kuras tādas tādu riktīgo hārtu streniņu, un tas ir atkal tā sajūta, kā es šodien jūtos, vai man vajag tiešām kaut ko tādu mierīgu, vai šodien var atļauties arī sev kaut kā tādu stiprāku treniņu. Un tas atkal par to atrast to savu labāko variantu. Un tas ir droši vien, vairāk tāds
tad, kad es esmu viens vai viena, bet vai ir šī atpūta iespējama tādā nosacīta kompānijā, vai šī, piemēram, iet spēlēt futbolu, basketbolu vai tam līdzīgi, to darot tādā komandas veidā, vai tas arī? Pilnīgi noteikti. Jā, jo ir cilvēki, kur vispār tikai tādā veidā prot. Jā, viņš viens pats, lai viņam uzliktu kaut ko, jogas paklāju, viņam tas būs stipri sarežģītāk nekā ar kādu kopā aiziet treniņā pasvīst, jā, izmētāt to bumbu un tā. Ir cilvēki taču, kas piepildās tikai komunikācijā. Jā, kādam vajag vienatni, kāds varbūt visu dienu ir bijis viens pats ofisā, jā, tikai nezinu, tur, kur runājas ar klientiem vai kaut kur, un tad viņam ļoti vajag, lai beidzot ir apkārt cilvēki, jā. Un tad viņš izvēlās, jā, tādu veidu, kur viņš sajūt, ka mēs vēl arī pārunājam, vēl tur pēc tam tā kā varbūt kaut kur atpūšamies, pāēdam kopā, un no tā es gūstu tā kā, riktīvu piepildījumu. Jā, vienīgais, ko gribās uzreiz šeit piebilst, ja tie ir vakari, tad noteikti domāt, tā kā līdz cikiem es to daru un ko es ēdu vakarā. Jā. Jo arī tas ir jautājums par to, vai man pēc tam būs no rīta enerģija vai nebūs. Tāds komplekss jau, komplekss sajūta par sevi. Jā, man liekas, ka mēs tā lēniem solīši mēs esam pienākuši arī pie tā viena no galvenajiem jautājumiem, kas mani ārkārtīgi uzrunāja. Tad, kad es arī meklēju kaut ko, kā tad īsti ir to atpūtu un ir viss par efektīvu laika plānošanu un efektīvu laika plānošanu, bet tā īsti jau neviens nepasaka, kā mums uz sevi palūkoties. Un tad es ieraudzīju tavu blogu un tieši šo ierakstu par tiem interesantajiem cilvēku tipiem. Par katru no mums, kā mēs iedalāmies runājot par atpūtu, vai restīvi, kā mēs sevi atrunājam no atpūšanās, kas arī droši vien lielai daļai mums ir aktuāli. Vai tu būtu gatava padalīties ar saviem novērojumiem, ko tu esi savā ilgajā praksē un pieredzē secinājusi? Kā tad ar mums ir? Jā, noteikti. Te ir tas jautājums par kaut kādām vairāk zemapziņas programmām, jā, tā kā kāpēc mēs kaut kādas lietas darām tādas, kuras varbūt mēs nemaz negribam darīt. Jā, vai tieši otrādi, kāpēc mēs sev neatļaujam darīt to, ko mēs tik tiešām gribētu. Jā? Un te ir tādi vairāki tipu iedalījumi, ko es redzu, tad es padalīšos, tā kā, un katrs te varbūt sajūt, tā kā, kas ir vairāk pret viņu. Jā? Sāksim ar to, ka ir cilvēki, kas ir tāds riktīgs tā kā perfekcionisma paraugs. Jā? Kuram, ja viss nav ideāli, tad vispār nav jēgas. Ja? Un kas ar šiem cilvēkiem saistībā ar atpūtu ir pats trakākais, ka viņi tik ilgi meklē ideālo veidu, kā atpūsties, ka viņi neļauj sev reāli atpūsties, ja? Jo jāatrod tas labākais, un tad viņš izmēģina to un to un to un to, bet nekur nedabūja to savu piepildījumu, ka tiešām es atpūšos. Ja? Un tas jau nav par to, ka cilvēkam kaut kas nav kārtībā. Jā? Tas ir vienkārši par to, ka viņš sev ir uzlicis tik augstu lātiņu, un jo ātrāk viņš šo perfekcionistu jautājumu atlaiž, jo viņš sāks ļaut sev tiešām to atpūtu maksimāli piedzīvot. Jā, jo tas, ko es sastopu, ka cilvēki kaut vai, viņš aizbrauc tur 3 dienu atpūtā, tur ar ģimeni, draugiem vai kaut kur, un katru reizi viņam liekas, vēl 4. dienu vajadzēja, vai, sestdienu mums labāk vajadzēja tā izdarīt, nevis šādi. Un tad tur 1000 domu analizē, kāpēc viņam neizdevās dabūt ideālu atpūtu. Jā, tā kā, tas viens tāds tipiņš cilvēku, kur, vienkārši jāpievērš tam uzmanība, kur es sev neļauju būt, maksimāli pietiekamam arī atpūtā. Jā, tad mazum piegāž šīs klausās. Jā, ka tā kā kaut kas nelīdz galam. Jā. Tad otrs tips, ko es ļoti bieži pamanu, ir tie, kuriem ir tāda zemapziņas programma, ka kā es varu atpūsties, kad citi strādā. Ja? Un šādu programmu mēs bieži vien esam dabūjuši no bērnības kaut kādām ainiņām. Jā, man pat ir nākuši cilvēki, kurš, kad mēs skatāmies, kas tur bērnībā ir bijis, jā, tad mēs redzam, ka bērna ādā vēl esot, jā, tur tā kā tu aizēji apgulies uz dīvāna, gribi kaut ko padarīt, kas tev pašam interesē, jā, bet mājās notiek aktīva rosība, un kāds vēl tev pasaka, kā tu vispār vari, mēs te kas grīdu mazgā, kas tur klēti, mērs, kas vēl ko, jā, kā tu vari vispār tagad te atpūsties, atļauties, jā. Un cilvēkam zemapziņā tas paliek kā bloks, ka es nevaru atļaut sev vispār atpūsties, un ir tīpaši vadības līmeņiem, jā, tas, ko es pamanīju, ka viņi pat vasarā bieži vien neatļauj sev atvaļinājumā aiziet,
Jo viņam liekas, nu kā tā man darbinieki strādās, mana komanda strādās, ko tad es? Ja? Un tas patiesībā ir ļoti smagi cilvēkam, jo ar šāda veida programmu cilvēks arī ikdienā sev neļauj. Ja, piemēram, darbiniekiem kaut to, nezinu, darba laiks beidzas 5 un varētu iet atpūsties, vadītājs sēž tā kā vismaz līdz 5:30, jo kā tad es aiziešu ātrāk par darbinieku? Ja? Un tā ir vienkārši programma, kas tādā veidā viņam nostrādā. Ja? Tā kā tas ir tāds otrs tipiņš, ko es pamanījusi esmu. Tad vēl ir tādi, kas ir tādi, es saku, kā darba adrenalīna mīlētāji, ja, darba holiki, tā viņus arī mēs mēdzam saukt, ka viņiem tik ļoti ir svarīgi būt darbā, būt varbūt novērtētam, atzinīgam, būt vajadzīgam, ja, ka viņš sev neļauj iet atpūtā, jo tad ir tā kā sajūta, nu tad es taču neko vērtīgu nedaru. Ja? Un šī tēma patiesībā pēdējā laikā ir ļoti stipri aktualizējusies, atkal pateicoties dažādiem pozitīvās psiholoģijas treneriem, kā man viņus gribas saukt, kad viņi saka, nu tev ir jāatrod sava dzīves nodarbošanās, tev ir jāzina, kā, nu kā ar ko tu vispār kādu jēgu tu dzīvo. Un tad cilvēki, viņi pārstāja reāli dzīvot, viņi visu laiku tā kā viņiem liekas, ka tas, ko es daru, nu varbūt tas nav tā mana ikdienas, nu tā kā īstā nodarbošanās. Un tad it kā visu laiku to meklējot to īsto, viņi patiesībā, nu vispār pārstāja atpūsties. Jā, jo viņš darba laikā viņš šo dara, tad viņš pēc darba vēl 1000 citas papildus nodarbas mēģina, testē un visu kaut ko, jā. Un tad, nu tad viss, tu visu laiku, tu esi tādā visu laiku ieslēgtā darba režīmā, jā, bet patiesībā es vienmēr saku, bet tu jau tagad taču dzīvo. Nu, tu tagad, ja tu šobrīd izvēlējies šo nodarbi, tad tas nozīmē, ka šajā dzīves periodā tev tieši šī nodarbe ir tava īstā nodarbe. Nu, tad maksimāli atdodies tai un atceries, ka paralēli ir jāplāno arī atpūtas laiks. Jā, tā kā, nu, dzīvot šim brīdim, nevis visu laiku tā kā, ja man būs tas nākotnē, nu, tad es kaut ko sākšu darīt. Jā, tā kā tas ir tas otrais tipiņš, un tad viņi vienkārši maksimāli vienmēr ir darbā, jā, un galvenais ir tas, ka cilvēkiem tik ļoti viņi tajā iesūcās, ka viņi pat neaizdomājas, ka tas tiešām nav vairs jau normāli. Jā, viņiem pat patīk, viņi kaifo, jā, man tā kā ir cilvēki, kas tur 5 no rīta ceļās, 10 iet vakarā no darba, jā, un viņš tik ļoti ir tajā pieredzis, viņam liekas, ka viņš tam tik ļoti vērtīgu darbu dara un visu, jā. Es saku, ok, darbu tu dari vērtīgu, jā, bet kur tava dzīve paliek tajā visā, jā, izņemot darba dzīvi, jā. Tā kā, nu, tas tāds vēl viens, tā kā, ko es īpaši tā kā gribu atzīmēt, un vēl saistībā ar tādu atpūtumu ir cilvēki, kas tieši dēļ tā, ka viņi varbūt kaut kādu laiku nav pratuši atpūsties, jā, dēļ šīm kaut kādām zemapziņas programmām, tad viņi nekādīgi nevar atrast to savu veidu, kā atpūsties, jā, un tas arī ir patiesībā ļoti sarežģīti cilvēkiem, jo, nezinu, viņš pamēģina skriešanu un saprot, ka, nu, īsti nepatīk, jā, nezinu, aiziet uz volejbolu, saprot, ka arī īsti nepatīk, bet tas atkal bieži vien ir tikai dēļ tās zemapziņas programmas, ka tu vienkārši nekad neesi sev ļāvis vispār saprast, kas man patīk, jā, varbūt tu esi visu laiku bijis tā kā dzīvojis dēļ citiem, gan darba dzīvē, gan arī mājas dzīvē, jā, un kad tev beidzot tā kā, nu, vajadzētu ar sevi sākt iepazīties, nu, tad tas bieži vien nemaz nav tik vienkārši. Šis pēdējais man arī atgādina vairāk arī tādus varbūt stereotipos balstīt, ka vai pieņēmumos, ka esmu par vecu, vai kur tad nu manos gados, vai jā, kaut kāds tas nav priekš manis kā sievietes, vai manis kā vīrieša, restīvi no dažādajām lomām, kā mēs katrs savā dzīvē izpildamies. Tā kā, nu, tādas arī parasti ir kaut kādas atrunas reizēm, tad, kad piedāvā kaut ko darīt. Jā, un es tādā ziņā paldies atkal internetam, ir labas lietas no interneta, jā, kā arvien biežāk mēs redzam tagad tiešām tos stāstus, kad 60, 70, 80 gados cilvēki iesāk pilnīgi darīt to, ko varbūt nekad nebija darījuši vai bērnībā sapņojuši, jā, un tas, manuprāt, arvien vairāk atver mums to iekšējo domāšanu, ka
no, kāpēc gan ne, no, varbūt pamēģināt, jā, jo agrāk tiešām bija tā, ja tu neesi to darījis tur visu bērnību, jaunību, jā, jo vajadzēja kaut kādiem rezultātiem vienmēr tiekties, kā tu pēkšņi tagad izdomāsi futbolu spēlēt 40 gados, jā. Tā kā, to taču spēlē bērnībā, kad vajag rezultātus sasniegt, jā. Jā, un tie stereotipi, viņi ļoti spēcīgi ietekmē mūsu domāšanu, jā, ko mēs sev atļaujam vai ko mēs vispār sev neatļaujam darīt. Varbūt reizēm ir drošāk, jā, parunāties ar sevi un vismaz pamēģināt, un tad secināt, jā, vai veidojās šīs iepriekš aprakstītās sajūtas par šo enerģiju, kas iepūst, par enerģiju, kas ļauj darīt atkal ar jaunu jaudu tās lietas, kuras, ikdienā vajadzētu darīt. Jā, un tas, laikam, ir tas pirmais mazākais solītis, ko varētu tomēr darīt šīs atpūtas virzienā, jā, atradi kaut kādu veidu, aizēj piezvani un aizies to tikšanos, aizbrauc uz to zāli vai kaut kur tā kā, vienkārši atļauj sev, nelikt kaut kādu, tā kā, viss man tagad gadam vajag to sporta zāli, jā, kā tagad arī daudz, un tad es paņemšu gadam abonementu, un tas man noteikti motivēs, jā. Ir disciplīnas cilvēki, kurus tas motivē, jā, jo viņiem vajag šo struktūru, sistēmu, samaksāju, viss būs, treneris būs, jā. Bet tie cilvēki, kuriem viņi vispār nav tāds tips, jā, un viņas ar to viņš samaksās, un viņš tāpat neaizies, un vēl atkal sevi kritizēs un nosodīs par to, ka nauda ir izmesta vējā. Ja? Bet šo te mazo solīti aiziet vienam pašam vai varbūt kopā ar kādu aiziet un paskatīties, tad vai tas man vispār der vai neder. Ja? Mēs tikko arī organizējām jogas svētkus Siguldā, ja? Un devām veidu, tā kā, ka dažādus jogas veidus var cilvēks izmēģināts. Ja? Un tas arī ir par to, ka atnāc un vismaz paskaties, jā, varbūt šajā virzienā, ja tu nekad neko, varbūt tu esi gribējis, bet vienmēr baidījies vai nav ar ko, jā, tad šis viens solītis atnākt, būs pašam tomēr jāuztais. Tā kā neviens manā vietā neizdarīs. Arī tā kā atpūta jau ir paša izvēlēta solis, vai mēs to darām ikdienā vai nē, un cik mēs to darām. Un ir skaidrs, ka kādam tas izdodās reizi nedēļā, un arī tas ir labi, ja vien tas palīdz atjaunoties, un ir tādi, kur to atliek līdz šim maģiskajam laikam, ko sauc par atvaļinājumu. Jā, tādos brīžos teikt, ja tiešām vēl varbūt nav gatavs sev veltīt tādu vairāk laika katru nedēļu, tad vismaz tos mazos ikdienas prieciņus sev dot vairāk, jā, kaut vai arī darba vietā. Mēs pavadām ļoti daudz laika darba vietā, jā, tad tiešām uzliec sev to modinātāju pēc stundas, pavingrini rokas, pavingrini kājas, piecelies, tā kā kaut ko vismaz, tā kā ķermenim iedot jaunu dzīvību, jā. Vai atpūta jau arī par to, kad mēs no sevis izlaižam ārā kaut kādas emocijas. Ja? Un tad, piemēram, tas, ko darbā var darīt, ja es saku, ja tu nevar to darba vietā, aiziet toaletē to izdarīt, paņem papīra lapu un tajā brīdī vienkārši izraksti visu, kas tevī iekšā vārās, visas savas emocijas, dusmas, kas sanāk, nesanāk, jo arī tas ir par to, ka mēs no sevis, no ķermeņa, no prāta, mēs izliekam uz papīra to, kas tur vārās iekšā, kas tur sāp iekšā, jā. Un tas ir atkal par to, kā es un pēc tam es varu izelpot, jo atpūta ir par šo te ielpu, izelpu, jā, tā kā pateikt sev mazliet stop, ok, varam iet tālāk uz priekšu, jā, un tad varbūt tiešām kaut vai šis te mazais solītis ikdienā, dot sev tās 5 minūtes, bet arī tās ir jāieplāno. Jā, tas ir, tas mums arī jāsaka tā, man ir iedvesmojis viens no kolēģiem, kurš arī teica, ka viņš ļoti plāno savu brīvo laiku tikpat ļoti kā darbā lietas, un tas mani arī tādā veidā kaut kādā aizķēra, un arī es vairāk uzmanību pievēršu tam, lai man būtu šī ieplānotā atpūta, un jo man tas liekas tiešām vērtīgi un tāds wow, ka tā ir. Tā kā paldies manam kolēģim, kurš noteikti jau šo atpazina, no kuras puses tas nāk. Bet, jo mēs runājam vēl par šiem tipiem, ja kāds klausītājs sevi atpazina šajos vienā no šiem veidiem, kas ir tas, kā viņam sāk to ceļu uz kvalitatīvu atpūtu, vai tas ir tad pamazam 5 minūtītēm, vai tur ir nopietnāk sevi jāielūkojās? Pirmkārt, jāsāk ar šo atzīšanos sev. Jā, tā kā, piemēram, ja tu nezini, tu esi darbaholiķis, tad tā arī sev pasaki, es esmu darbaholiķis, jā, jo šī atzīšanās sev, ka es to redzu, ka
ka es to gribētu arī mainīt, jā, tad tas dod tādu, ok, pirmais solis ir paveikts, jā, vai tā kā esmu perfekcionists, jā, kuram vajag atpūtas tur līdz detaļiņām un atzīt sev to, jā, ka tā tas esmu. Nu, šobrīd es tikai tā protu darīt, jā. Un otrkārt, tad tas, ko es vienmēr iesaku, mums tā iekšējās izmaiņas notiek tajā brīdī, kad mēs saprotam, kādā veidā tas manu ikdienu ietekmē labi vai slikti. Ja? Un līdz ar to tas, ko var izdarīt, kaut vai arī uz papīra, ja? Un tad uzraksti, jā, nu, piemēram, esmu tāds perfekcionists atpūtas arī jautājumos, ja? Un tad ko tas man dod labu un ko tas man dod sliktu. Jo tādā veidā mēs atkal sākam iepazīt sevi, redzēt, izrādās, ka es šādi daru. Jā, izrādās, ka es cilvēkus lieku riktīgā spriedzē atpūtas laikā, tāpēc, ka vajag katru minūti mums tagad jābūt pie tā pieminekļa, tagad jābūt pie tās palmas, tagad pie tā. Jā. Tā kā, un tad, tad izrakstīt šīs lietas, tā kā, lai tu maksimāli atver vienkārši sev acis, ka izrādās, ka es tā daru. Ja? Vai tad, kad cilvēkiem tiešām jau ir tādas izdegšanas sindromā, ja? Tad es saku, tad pasaki sev, ka tu reāli neproti atpūsties, ka tu nevelti savu laiku, ka tu neplāno laiku atpūtai, jo tikai tad, kad mēs sev godīgi atzīstamies, ka kaut kas ir jālabo, ja? Kaut kas jāmaina šajā tieksmē, tad tikai kaut kas sāk notikt. Ja? Un te nevajadzētu steigties, jo arī dažreiz ir tā, ka cilvēks tā kā sev atzīstas, jā, un tad domā, tagad visai dzīvei jāmaina, viss jāmaina, jā, uzreiz tūlīt, jā, un kas notiek, tur notiek pilnīgs pretējs efekts, jā, jo organisms jau arī ļoti gudrs, jā, un ja viņam pēkšņi tagad dos tādu stresu mainīt visu, kas tavā ikdienai bijis pierasts, viņš ļoti labi ātri atradīs veidus, kā tevi ielikt atpakaļ vecajos ieradumos. Jā, ļoti veiksmīgi viņš ar to strādā. Jā, tāpēc arī pamazām. Nu, piemēram, šodien tu sev atzinies, sarakstīji tā kā sev, ko man tas labu dot vai ko man tas sliktu dot, jā, un tad nākamais solīts, ok, ko tad es gribētu tā kā mainīt varbūt, jā, un ja tie ir veidi, kā meklēt atpūtu, tad, paņem tad rītdienai, piemēram, saraksti tās, kas ir tās lietas, kas tev dotu prieku, kur tu baudi, tā kā, kaut kāds mazos solīšus, jā, vai ja tu jūti tā kā, nē, man nekāda šīs rakstīšanas nebūs manas, jā, arī bieži vien dēļ blokiem galvā, jā, paski, nezinu, uzvani savam draugam, draudzenei, saki, Klau, tu tur staigā uz to, vai es varētu ar tevi vienreiz aiziet, jā, bez jebkādiem solījumiem, ka es tagad regulāri staigāšu, vai es vienmēr būšu tavs badīs tavā tur sporta centrā, jā, nē, vienkārši uzvanīt šo pirmo solīti sataisīt, kopā aizējam, es pamēģināšu, patiks, iešu, nepatiks, neiešu. Ja? Un arī šeit, manuprāt, ļoti būtiskais ir, ka neuzlikt sev kaut kādus uzreiz mega rāmjus, ka tad es darīšu tagad tikai šādi, ja? Jo atkal tas organismam rada stresu. Tu visus 40-50 gadus pirms tam to nedarīji. Tagad tu gribi pēkšņi tagad darīt katru dienu stundu sev pastaigai. Ja? Man ir cilvēki, kas tā, saka, viņš prātā var sajukt, ka viņam katru dienu tagad stundu sev pastaigai jāatrod. Ja? Viņš domā, ko es tajā stundā daru vispār? Jā. Un ir, kam tas tiešām arī dod tādu iekšējo drājumu un enerģiju un aiziet, jā, bet ir kāds, kurš to stundu staigā, viņš reāli prātā jūt, viņš nesaprot. Domāt tagad domas, nedomāt. Skatīties pļavā, skaitīt putnus, tā kā, ko tad tajā atpūtā darīt? Jā, un tāpēc, nelikt sev rāmi. Šodien sagribēju, ok, šodien aizvēju stundas pastaigā. Jā. Rīt tajā stundā varbūt es izdomāju pilnīgi kaut ko citu izdarīt. Jā, bet ja es tā kā sev ieplānoju to pusstundu, 15 minūtes, tā kā, bet, kad viņas noteikti regulāri ir. Un tad es papietu, šodien es paskrēju, šodien es tur pastaigāju, šodien es vienkārši ar grāmatu pasēdēju uz soliņa. Un tad paskatos, kas mani šajā brīdī vispār piepilda, vai man tas tiešām arī raisa to tādu pozitīvo enerģiju iekšā, vai nē. Ja? Un arī darba laikā tāpat, ja es saku, ok, ja tu nevari atrast vispār, tiešām nevari ikdienā atrast sev tās 15 minūtes, tad, ja tu esi darbā, nezinu, 3. stāvā, tad taisi katru dienu kāpņu pastaigu, nevis lifta braucienu. Jā, sāc ar kaut ko vismaz, tā kā, ka tu velti tās 15 soļus, tā kā turpu šurpu pa kāpnēm, jā, un bez telefona. Jā, jo tā ir arī tāda ļoti būtiska piebilde, jā, ka ļoti daudz mēģina atpūtu izdarīt ar telefonu. Piemēram, sporta zālē tagad 2 stundas un paralēli skatās filmas. Jā, un domā, ka ļoti atpūšās, bet patiesībā fiziski ķermenis, jā, viņš ir nodarbināts, viņš jaunas hormonus raida, viss ir kārtībā, prāts tajā brīdī dzīvo to aktieru dzīvi. Jā. Kas vēlāk notiek, atkal ir lūziens, jo tu kā saproti, ka es tā kā biju atpūtā,
prāts jau nav atpūties. Mhm. Ja? Tad man saka, jā, Daina, bet kaut kādu playlisti var klausīties. Saku, ja tev tas prieku raisa, tad jā, bet lai nav tā, ka tu dzīvo tikai tai playlistē iekšā. Ja? Ka tu saki, ka citādāk es nevaru. Ja? Ir cilvēki, kas saka, es tā kā, piemēram, nevaru iziet pastaigā bez austiņām. Tad ir jautājumi par atkarību. Ja? Tā kā tu neļauj sev vienkārši baudīt dabu, tas nozīmē, ka tu tikai klausies kaut kādus podkastus vai intervijas vai kaut ko. Ja? Un tad vienkārši ķert sevi pie tā, ja, ka es izrādās neprotu iziet bez austiņām ārā no mājām, ja, vai es izrādās neprotu sev 15 minūtes uzliku darbā, lai vienkārši atpūsties, ja, un neprotu tā atslēgt uzreiz tur ēpastu vai kaut ko. Ja, un šī atzīšanās tā kā ar sevi, tas ir tas pats svarīgākais, ka sākt ieraudzīt, kas ir tas, ko es daru vienkārši automātiski, un pat nekad neesmu varbūt iedomājies, ka kāpēc es vispār neļauju sev atpūsties. Nu jā, tā, man liekas, ir tāda ļoti, ļoti plaša tēma, skatoties uz sevi un domājot, ko darīt, ko nedarīt. Man, godīgi sakot, šo visu klausoties tikai gribās vairāk ļaut sev un varbūt arī sev zināmiem cilvēkiem teikt, ka ir jāiemācās tiešām atpūsties, negaidīt to maģisko atvaļinājumu. Un jā, es teikšu paldies, Daina, par šo sarunu. Bija vērtīgi, un es ceru, ka arī Doma Degla klausītāji šo sarunu novērtēs, paskatīsies uz sevi. Un es tiešām novēlu visiem atpūsties un atjaunoties. Manuprāt, ļoti svarīgs atslēgvārds atjaunoties un atrast to savu veidu, kā to darīt. Jā, es varbūt tādu noslēgumu, varbūt tas, kas tā kā aizkirsies kā ķītis. Bieži vien mēs atpūtu uztveram kā akumulātoru, jā, tā kā telefonu pielikšu pie rozetes, uzlādēšu un viss notiks, jā, un tad, reku 24 stundas ir jauda priekšā, jā. Bet tas, kā es skatos uz atpūtu, tas ir tā kā lauks, kuru ir jāapar, jā, tad laukam vajag apart, jā, laukam vajag iesēt, lauku vajag tur apliet, tā kā tā ir tāda rūpīga attieksme, un dažreiz laukā neko nevajag darīt, lai aizaug viss ar nezālēm, lai pēc tam atkal nākamajā gadā dot labāku ražu. Ja? Un tad, manuprāt, tā ir tāda pareiza attieksme pret sevi, ka dažreiz vajag tieši kaut ko tur aktīvi atpūsties un darīt un meklēt veidus, bet dažreiz arī iemācīties vispār neko nedarīt. Jā, pateikt, ka šodien man būs pidžamu diena, un visu dienu pidžamā, ko gribu, kur tā kā bez kāda plāna, bez nekā, vienkārši šādi atjaunojos. Šis ir brīnišķīgs ieteikums, jo arī es sev reizēm saku, atpūta ir tiešām neko nedarīt. Un jā, tā kā paldies, Doma Degla klausītājiem, paldies, Daina, par sarunu. Paldies, citā reizē. Uz tikšanos.